Šodien auto testā īpašs auto, un tas ir kā tāds signāls visiem Eiropas ražotājiem. Ja pat Latvijā sāk ienākt tādi Ķīnas milži kā Dongfeng Motors Corporation, kas pieder pilnībā Ķīnas valdībai, tad tas jau ir nopietni. Pirmkārt jau vizuālais. Tas tomēr ir pirmais iespējas, un šobrīd mēs skatāmies uz Voja Free modeli. Tā tas rakstās. Modelis gan ir viegli izrunājams. Bet tagad par visu pēc kārtas. Mūsu gadījumā ir niknākais variants modelis Free ar elektro piedziņu, 100 kW bateriju un dārgākajā komplektācijā, kas ir 85 000 eiro. Ir vēl mazāka elektroversija pa 78 000 eiro, un lētākais ir, bet Latvijā vēl šobrīd nav, hibrīds. Nu jā, Latvijā nav, jo vēl nav oficiālais dīlers sevi atklājis. Līdz ar to sekosim līdz auto, un tad uzzinās, kurš tad Latvijā pārstāvēs Voja, un ne tikai Voja. Tieši šodien vakar publicējām ziņu par diezgan lielu atlaišanu Volkswagen rūpnīcā. Diemžēl tas iespējams ir tikai sākums, kas ir sācies arī saistībā ar globālo autotirgus pārdali par labi Āzijai, par labu Ķīnai. Jā, tā ir tikai prognoze, bet šobrīd diezgan daudz indikācijas par to liecina. Un tas, ko mēs redzam šeit, tas ir reāls 100% ķīnietis, ražots Ķīnā un jau Latvijā. Salons nav ādas, bet tas nav galvenais, kas ir šeit. Dažādas interesantas lietas, bet tad es aiziešu tuvāk un pastāstīšu par tām. Nav jau tā, ka viss ir super, bet tas tomēr ir sākums. Nu, piemēram, protams, ka var paskatīties uz šo atslēgu, kas ir ļoti plasmasīga un tāda vienkārši izskatās. Ir visādi mīnusiņi un tādas lietas, ko mēs pastāstīsim, bet tas tomēr ir liels solis uz priekšu. Jo kamēr citi mierīgi veiko lidostā, tikmēr šis auto no 0 līdz 100 pēc ražotāja sniegtās informācijas 4,4 sekundēs. Tas ir diezgan spēcīgi. Ejam, pastīsimies, kas tad mums notiek bagāžu nodalījumā. Spiežam šeit, kas interesanti, ja? Redziet, kur ir podziņa. Te nav īsti kāda pārtīguma, galvenais, ka ir šie te divi dalījumi. 12 volti neceļās apakšu, varbūt tas tā tomēr ieraskēdē Eiropiešiem ceļās. Šeit ir jāskatās sānos, un attiecīgi komplektiņi ir ielikti sānu kabatās. Priekš 85 000, kas ir šim autocēns, šis ir diezgan tā palēt nostrādāts. Ir pakaramais te ieliks, kas ir interesanti, bet tomēr, lai attaisītu krēsls, es redzu, ka man ir jānosmērē kājas pret buferi, un tad es varu nolaist šeit krēsls priekšējos. Un tā mums veidojās grīda ar nelielu kāpumiņu. Ir tāds lietas, ko daudz zina, bet es biju palaidis garām. Ar kāju, ka var attaisīt, bet ar kāju var arī aiztaisīt ciet. Bet Voja ir bagāžnieks arī priekšā. Te gan mēs neredzēsim, bet Vojam ir divi elektrodzinēji. Un šits varētu būt diezgan ērti sporta somu nolikt. Vai pieliet šķidrumu te var. Šito pārstāvim nevar rādīt, bet diezgan ieliecās metāls. Re, kur ir mīksts. Tumsiņā arī smuka priekšējo lukturu spēle. Kā jau minēju, nav ādas salons, bet viss ir kvalitatīvi nostrādāts. Tiešām ir smuki. Protams, gribētu to sādu, man personīgi pēc sajūtām, bet ne visiem tas ir aktuāli. Arī šeit durvīs ir mīkstais, dermantīns, teiksim, sintētiskais materiāls, un šitas arī nav koks, ja? Tas ir plasmas. Augšā panorāmas loks, un arī vietas, kā mēs redzam, ir pietiekoši daudz, gan arī kājām. Apakšā ir USB-A un USB-C lādētāji. Klimatam tik cik regulācija, bet neredzu, kā varētu temperatūru regulēt. Te ir tāds, kur var ielikt tā kā
Kaut kādus it kā dokumentus, bet šis ir nekvalitatīvi nostrādāts. Izskatās tā diezgan dīvaini. Priekš 85,000 eiro vērta auto. Bet tie 85,000 jau ir rēķinot ar tām cenām, kas būs Eiropā saistībā ar Eiropas Savienības protekcionisko lēmumu. Tomēr te jāatcerās, te ir arī 100 kW baterija. Priekšējās durtiņas man ļoti atgādināja Mercedes gan pēc tā, kur ir izvietots viss pogas, gan pašas pogas sajūt, kā Mercedesā būtu. Es šito nezināju, bet esot it kā zināms audio ražotājs. Tad pats galvenais braukšana ir reāli. Tātad ir viens tāds slieksnis, lai saprastu auto pātrinājumu 5 sekundes. Šim auto ir kā reiz zem šīm 5 sekundēm. Tas ir wow. Braukšanas ātrums, braukšanas prieks ir ļoti, ļoti liels ar šo. Jāsāk iemācīties ar Voja Free. Arī ko viņi paši raksta. Ekoteks. Tā reģistrēta preču zīme. Bet te mēs redzam arī to pašu krēslu. Jāsaka ir, ka viņi ir ērti. Īpaši patīkami ir šī te daļa. Te var ne tikai autotestus filmēt, bet jā, mēs esam pie lidostas veikparkā Wake You, un te vēl var veikot. Turklāt to var darīt arī, ja nemāk. Auto augstums, starp citu, pats regulējās. Ir pneumatiskā piekare atkarībā no izvēlētāja režīma. Offroadā bišķiņ paceļās augšā, sportā nosēžās maksimāli lejā. No 16, 18 līdz 26, 28 klierens. Te ir, kur var uzlikt modu. Starp citu, arī laba vieta diezgan, kur tad mēs varam mainīt šos te režīmus. Outing. Prāsiet kādi, ka man atpakaļ skata kamera patīk? Jā, šeit ir diezgan laba. Jārēķina, protams, ka tumsā ir sliktāk, bet tāpat ir pietiekoši labi. Un arī rekur augšs skats ir pietiekoši informatīvs un kvalitatīvs. Vidējā konsola parkings, citu, kas neatlaižās automātiski, ja tu neesi piesprādzējis. Ja tu esi piesprādzējies, tad automātiski atlaižās, kad tu ieliec draivā. Parkinga asistenti, bet šeit svarīgākais ir mode, un šī te ir interesanta poga. Skatieties, kas notiks, kad es viņu piespiedīšu. Viss priekšējais panelis noiet vienu pakāpīt zemāk, tas notiek arī sportā, un arī, kad auto ir ieslēgts, piestartējās, tad šis te panelis izbīdās ārā. Ir 3 instrumentu paneļi, displeji priekšā, vidējā konsolē un arī blaksēdētājiem. Viens fragmentiņš maz tiem, kam patīk spaidīt. Nezinu, ko tas dod, bet ir spaidītāji, kas to dara. Kas no tādām interesantām lietām ir šeit? Nezinu, cik tas ir vajadzīgs, bet forši, kāpēc ne, ja funkcija ir. Es piespiedu pogu un ir iespēja nobildēt, piemēram, priekšā braucošo vai arī selfijas uztaisīt. Rekur es uzspiežu, kaut kas notika, tu nobildē. Kā arī esot video reģistrātors iebūvētais, kas visu fiksējot. Kas mums vēl ir, protams, šī te Voja zīme. Tāds mums ir signāls. Bišķiņ pa mazu liekās šitās te kņopītes, te kruīzi var noregulēt, kruīzi kontroli un tā. Līnija asistents, jāteica, nebija pārliecinošs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs pieejam pie līnijas, viņš diezgan strauji griež tevi ārā no tās līnijas. Eiropas ražotājiem ir vairāk, piemēram, Mercedes, viņš ir vienkārši izcils. Volkswagenam, starp citu, kā kurā komplektācijā, es esmu pamanījis, ka lētākās komplektācijās līnija asistents ir švakāks, respektīvi asāks. Un dārgākās, protams, tas viss notiek maigāk. Bet vēlreiz saku, tas ir tikai pirmais tāds auto, kas ir atnācis līdz Latvijai un Ķīnas. Ja viņi šādā te progresā turpina, bailes iedomāties, kas te notiks 2030. 28. gadā. Tad jau visāds, teiksim, šī tāda interesanta funkcija ieslēdzās tāda infrasarkanā kamera. Favorite programmas mēs varam uzlikt, tad tev parādās šeit displejā. Ar mūzikas atskaņošanu dēļ autortiesībām nav tik vienkārši, bet te mēs redzam, tas ir īstenībā displejs. Ja? Telefona lādētājs ir tur. Šeit tu vari, ja tu pieliec ar pirkstu pabīdi tur skaļāk, klusāk uzlikt. Ne, uz augšu, uz leju skaļāk, klusāk. Un pa labi, pa kreisi tu vari mainīt, piemēram, radiostacijas. Skaļāk, klusāk diezgan labi strādā. Pati startpoga nav baigi ērtā vietā, teiksim, tā ir, kā saka, jāpieliecās. Te var redzēt, kā man gāja un cik es esmu nobraucis. Tātad man vidējais patēriņš ir 23,5 kWh uz 100 km.
Vidēji gan bija bišķiņ mazāk. Nē, vidējais bija uz lielo, bija tik un tā diezgan ir braukts ar šo, bija virs 24. Piespiedīsim tagad startpogu. Ceru, ka tā skaņa bija dzirdama. Varam redzēt, kā pacēlās ekrāns. Šeit mēs varam pamainīt priekšējo instrumentu paneli, bet jāatzīst, ka variācijas nav lielas, kā mēs redzam, kreisajā pusē šis tas mainās, un tad vienā, un rāda arī temperatūru riepām. Bet vienā brīdī tad ieslēdzās tas lielākās izmaiņas, kad mums ieslēdzās karta. Ja, bet pats kartes režims, man likās diezgan nērts. Augšā ir iespēja notumšot panorāmas lūku. Notumšošana gan nav šeit, kā, piemēram, mēs skatījāmies Renault Rafale, to testu arī var lasīt i-auto, bet tas ir jādara šeit. Taču uz klimata šeit ir fiziskās pogas, kas ir ļoti labi. Tad gribu vienkārši parādīt salonu, jo kopējais salona iespējas tomēr ir pozitīvs un ir patīkami atrasties šajā automobīlī. Tāds mums šodien ir brīnums, un es domāju arī pārsteigums visiem jums, tā kā piesako i-auto kanālam, uzzinās vairāk, jo tas ir tikai viens no daudzajiem vairāk kā 10 modeļu modifikācijām, kas būs pieejams drīzumā jau sola pat šogad Latvijā. Tā kā laiks, un ja kas, komentāros kā vienmēr tehniskie dati par šo auto.